Nu, ko labi, labvakar, mans mīļākais pasaules iedzīvotājs. Vēl viena diena, vēl viena viesis. Un šodien kopā ar mums ļoti interesanti viesis, ļoti interesants stāsts dzīvi. Un esmu ļoti priecīgs, ka šo cilvēku šeit. Man ļoti interesanti uzzināt par viņu dzīvi. Un šodien viesis ir Kārlis Bordeles. Čau. Bordeles. Welcome to the Felipe Gabriel Encounter. Šo podkāstu piedāvā Tonybet. Nu, kā iet, veci? Labi, forši. prieks satikt klātienē. Man ļoti prieks, jo cilvēki, man sekotāji zina, ka man patīk ceļot. Ceļot tas ir priekš man viena no visvarīgākā lieta dzīvi. Un tu esi, nezinu, pasaulē labāk piemērs nekā tu. Tad pirmkārt, priekš cilvēkām nezinu, varbūt. Nu, tu ir tik interesanti stāsts dzīvi. Jā. Varbūt tu vari pateikt vairāk, ko tu esi izdarījis. 5 vārdos. Es jau 10 gadus ceļoju visādos veidos. Ar skrituļslidām, ar slēpēm, ar velo, ar aerolaivu. Tagad tas lielākais projekts ir, kas sākās 16. gadā, kad mēs gribējām aizairēties līdz tavai tēvzemei, Brazīlijai, līdz Rio de Janeiro Olimpiskajām un Paralimpiskajām spēlēm. Tas sākās 16. gadā. Tā kā Atlantijas okeāna pārērējām divatā, nokavējām olimpiādas, starp citu, pa mēnesi. Paralimpiskās spēles par nedēļu. Un tad tas ceļojums turpinājās. Tā doma ir apbraukt apkārt pasaulē bez motora, bez burām. Tā kā human power, tā kā tikai cilvēku spēku. Pēc tam nākamajā gadā aizbraucu ar tandēm velo un pāri Dienvidamerikai. No Brazīlijas, caur Brazīliju, Bolīviju, Čīli, mazliet Peru. Un tad ar laivu 2 gadus airēju līdz Malaizijai. Tur pa vidam viss kaut kas vēl bija. Visādas salas, tur Franču Polinēzija, Indonēzija, Papua-Jaunguinēja. Viss kaut kas interesants. Un Covid vēl sākās tur pa vidam. Es to pirmo Covid vilni, kā saka, nosārfoju pa viļņiem okeānā, līdz ar ko es biju visdrošākajā vietā. Man neviens nevarēja sasniegt, tikai kājas, kaut kāds putni. Un tad Malaizija. Malaizijā man negribēja laist iekšā, jo, it kā Covid. Bet es esmu bijis okeānā. Kad tu dzirdēji par Covid, tu biji okeāna. Tāpēc kāds sāks visu Covid? Tieši, kad jau bija ziņas, ka Ķīnā ir Covid, es biju vēl Indonēzijā, uz sauszemes. Un tad es atsāku, tā kā es pa posmiem veicu to savu ekspedīciju, tad es jau sāku airēt prom no Indonēzijas uz Malaiziju, un tad es dzirdēju, un tad laikam bija pirmās gadījumi konstatētie Indonēzijā. Un tad es tā, viss esmu drošībā. Un tad pēc pāris mēnešiem, kad aizērējos līdz Malaizijai, tad man negribēja laist iekšā, jo iespējams man ir Covid, bet no kurienes es gan viņu varētu dabūt. Tas bija smieklīgi. Bet tad, un tad pēc tam vēl nākamais posms bija no Malaizijas ar aerolaivu uz Āfriku. Un Āfrikā tā sanāca, ka finišs bija neplānoti Somālijā. Tā ir viena no bīstamākajām valstīm vispār pasaulē, protams, tur ar visu to terorismu. Tur pusi valsts kontrolē grupējums Al-Shabaab. Un viņi vienkārši iedomājas, tas tā kā tu no Rīgas brauc, gribi uz Ventspilu aizbraukt. Aizbrauc līdz Tukumam un tālāk netiec. Tur vienkārši pat valdības armija netiek pāri. Lūk, no turienes... Kāds tur ir to pirāts un tās lietas? Ar pirāti viņi vairāk jūrā neiet laupīt. Nē. Jau 5 gadus jau tā situācija ir mainījusies. Kādreiz tā bija, ka viņi gāja un tos kuģus ņēma gūstā un tur prasīja izpirkumu.
Bet tagad tā situācija mainīsies, tāpēc, ka uz visiem tiem krāvas kuģiem ir bruņota apsardze. Un viņi vienkārši bez brīdinājuma vienkārši tojās kaut kādu laivu, vienkārši močīja. Jā, vienkārši viss nošauja. Un, attiecīgi, jau kaut kādus vairākus gadus tur tāda apsardze ir uz tiem kuģiem, un tad viņi saprot, ka jūrā vairāk viņi neiet laupīt. Viņi tad skatās, ja nu kāds ārzemnieks tur nokļūst uz sauszemes, tad, un tu izstāsti pēc ārzemnieka. Es mazliet izskatos pēc ārzemnieka. Tur bija baigi, tur bija tā. Sanāk, citreiz cilvēki domā, tu esi okeānā, tur bīstami. Un tad, kad tu esi klāt tur pie kontinenta kaut kur, pie civilizācijas, tad tā kā būtu drošāk. Šajā gadījumā tas tā galīgi nav. Bet tu esi redzējis tos pirātus? Sanāca tā, ka tur pirms es ierados Somālijā, tur jau bija tāda priekšsagatavošanās jau notikusi, jo man bija cilvēki, ar kuriem es komunicēju, kas man palīdzēja ar, uzkomunicēt ārlietu ministriju, tur visādus tos dienestus, Valsts drošības dienests, Latvijas ārlietu ministrija. Tur daudziem cilvēkiem man jāsaka paldies, kuri sadevās rokās, lai norganizētu, kad mani savāc, ka es izēju krastā, lai mani pirmie savāc labie džeki. Tad tas tā arī notika. Kaut gan tur nebija pārliecības nevienā brīdī, kas vispār notiek, jo es tur naktī pietuvojos. Melna tumsa, neko nevar saprast, vējš, viļņi milzīgi vienkārši. Un es saprotu, ka tūlīt jau būs krasts, tur pat kaut kur ir pavisam tuvu klintis, tur var laivu sasist, tur bīstam vieta. Un tad es šauju raķeti, lai tie džeki, kas it kā man savāks, lai viņi redz, kur viņiem braukt. Un esmu tur pavisam tuvu tam krastam. Un izbrauc tā viena laiva, kaut kādi 3 čoki, bet tu nezini. Viņiem nav nekādas tur armija vai kaut kas tāds. Viņi vienkārši izstāsta pēc kaut kādiem čokiem. Un viens man iedod telefonu, jo viņi nerunā angliski. Viens man iedod telefonu, un tur tas kaut kāds viņu policijas priekšnieks tur saka, viss kārtībā, tā kā šitie ir labie džeki, tu vari pie viņiem kāpt. Es saku, kas ar manu laivu? Šitā, tu nedomā tagad neko, mēs esam atbildīgi tur visu. Es tā, no way, tā kā man vajag manu laivu, tā kā kārtībā. Kas par viņu parūpēsies? Tur bija bišķī tāds baigais virpulis, bet beigās atbrauca otra laiva. Tādi vietējie zvejnieki, viņi piesēja manu laivu sev un viņi aizvilka viņu. Viss tas bija pēdējais brīdis, kad es viņu redzēju. Tas bija 22. gada kaut kāds tur jūnijas. Tu vairs neredzēji to laivu? Tagad šogad es viņu atkal satiku. Es viņu dabūju atpakaļ no Somālijas, kas arī bija vienkārši tā kā tur garš tās, tur prasīja izpirkumu. Nopietni? Tur bija pilns spektrs. Tā kā. Es zinu, ka tu ir Somālijā, tu ir Kreklu. Šitais oriģinālais futbola izlases treniņtērps, ko man tur esot Somālijā, tad, kad mani savāc tie labie džeki, viņi man aizveda uz tādu drošo vietu, Mogadišu, un tur arī Itālijas vēstniecība un Itālijas vēstnieku vietnieks, viņš man viņu uzdāvināja, viņš tā, tev varētu šitais patikt. Un pēc tam Rīgā te bija smieklīgi, es pozitīvusā eju, tur runāju pa telefonu, un dzirdu, ka man aiz muguras kāds ir ievērojis, ka man ir Somālija rakstīts, un tā, baigais pirāts, Un es tā runāju pa telefonu, nevaru pateikt, ka, ja tu zinātu, tu neko nepateici. Es tā pagriežos, tur Ozols. Bet es tikmēr runāju ar vienu čomu pa telefonu, tas bija smieklīgi. Tu neteici viņu, tas ir stils. Tas ir īstais stils. Šito nevar tā nopirkt vienkārši. Nē, Somālijā var, laikam. Jo viņš man, es nezinu, kur viņš dabūja, bet viņš vienkārši man uzdāvināja. Tā kā es tiku ārā no turienes, tā kā man ir palicis vēl tāds maz posms, apmēram 5000 kilometri, maz posms priekš jāšķērso Āfrika. Un tad būs veikts pilns ceļš apkārt zemeslodei, tā kā bez motora. Iedomājies, 16. gadā mēs tad Namībijā, kur sākām, es tur biju uz kādām 5 skolām. Tā kā lekcijas tiem jauniešiem. Tagad iedomājies, es aizbraukšu, es nākamgad braukšu turpināt to ekspedīciju.
Un tagad es nākamgad aizbraukšu uz to Namībiju. Un iedomājos, visi tie jaunieši, viņi jau ir izauguši, ja? Tas jau 8 gadi būs pagājuši. Un vienkārši, kā tev tas izklausās? Kur es aizbraucu tajā virzienā apkārt pasaulē un atnācu par šito pusi apkārt. Tā kā, man liekas, būs interesanti redzēt, ko viņi domā. Tas būtu tāda sirsnīga satikšanās, jo tur tiešām daudzi no tās Lūderlicas saucās tā vieta, no kurienes mēs uzsākām to airējienu. Tur bija baigi interesanti. Jā, mēs bijām vairākās skolās, pēc tam mēs vienā nedēļas nogalē aizgājām tur uz baznīcu, un viņi tur visi aizlūdza par mums, lai mums viss labi. Ja? Tas bija no viņiem vislabākais, ko viņi var dot. Ja? Tas bija sirsnīgi. Piemēram, to vietējais viņa cilvēki no Somālijas, viņi arī bāja no tās pirāts, vai pirāts vien tikai darīja kaut ko aizimnieks, kā nāca uz Somāliju. Zini, kā ir, tur ir tāda zona, kur, piemēram, tie vietējie zvejnieki ar savām laivām arī it kā nebrauc iekšā. Tā man vismaz teica. Ja? Tā kā, nē, protams, viņi nevar, tad galvenais viņu mērķis tiem bandītiem ir, ja viņi nolaupa kādu ārzemnieku, prasīt izpirkumu. Ja? Ja viņi nolaupa vietējo, kas maksās? Neviens nemaksās. Ja? Tas, līdz ar ko viņiem nav interese tur uzbrukt tiem vietējiem vai viņus nolaupīt vai kaut kā tā. Bet tur tomēr viņi ietur distanci no tās zonas. Viņi ne īpaši tur tuvojās, tāpēc ka zin kā, tas grupējums, viņš jau vairāku gadu laikā visādus teroraktus ir veicis. Un īstenībā iet bojā vietēji iedzīvotāji. Viņi iedomājas, viņi ieliek tur kaut kādu spridzekli, tur kaut kādā tirgu vietējā. Galvaspilsētā, ja? Tu uzspridzini, nezinu, aizies 100 cilvēku bojā vai kaut kas tāds. Tas vispār neiet mums galvā, ja? Teiksim, tu esi no Brazīlijas, tu zini, kā tur klāni, ja? Varbūt tās jo tas bija, es ar riteni, kad ar tandēmu braucu apkārt Rio, tur, kur ir apceļš, un vienkārši tādā vienā brīdī apstājāmies tur, apstājāmies atpūsties vienkārši. Un baigi dīvaini, nav benzīna tanka. Piebrauc tāda bruņu mašīna ar to ložmetēju. Ko jūs te stāvat? Mēs atpūšamies. Viņi jūs devīli esat. Vai no šejienes projām? Tā bija policija? Jā, tā bija jau tā kā militārā, jo viņi brauc, viņi patrulē pa to apveceļu. Un mēs prasījām, kāpēc tur nav benzītanka. Viņi saka, tāpēc arī nav. Ja? Jo šitan viņiem nevajag būt. Ja? Es varu iedomāt, jo Brazīlijā mums ir tāda... Cilvēki domā, ka mums Brazīlijā tāds miksējā rases un krāsas. Un mums ir, piemēram, Japānieši, indieši, visu kopā. Bet tu Brazīlijā vai reizē no tālu, ka tu esi gringo. Kad tu esi aizimnieks. Tad es domāju, ka priekš tev tad... Es arī kā Somālijā tā ir, vai ne? Nav tik daudz baudu cilvēku. Cilvēki var uzreiz zināt, ka tu esi. Protams. Bet, tā kā, tas ir, sanāca bija ilgāk kā 5 minūtes, un 5 vārdos, bet, tas ir tas storijas. Ceļoju visādos veidos, bez motora, apkārt pasaulē, bez burām. Un, tā. Jā, sorry, man bija tik interesanti, ka jau sāktu jautājumus bez. Jā, viss ok. Bet man viņš ir, kā tos pirātus izskatās? Viņi ir papagājuši šeit un šitā? Nav, ja? Viņam nav papagājuši. Viņiem nav papagājus. Nē, viņiem ir tā kā tas dvielis tāds ap galvu, tad viņiem ir tās patronu lentas. Vienu ācis iet arī? Nē, viņiem ir tā, ka viņi aizsadz seju. Okay. Viņi aizsaktu seju. Pieņemsim, man bija, man priekš prezentācijas pēc tam, kad es stāstīju par piedzīvojumu, man vajadzēja kaut kādu bildi. Man jau nebija nekāds bildes, es varēju tikai no Google paņemt. Tā kā, bet... Tu esi nefočēt, es selfie uztaisam. Negluži, negribētos arī. Kā, tur tā lieta ir tāda bīstamība, un tas ir kaut kas cits, ka tev, labi, tu esi, teiksim, dabas apstākļi, tev apdraud vai dzīvnieki vai kas, bet tad tev apdraud it kā
cilvēki tādi paši kā tu. Labi, viņiem citādā kādas krāsas vai kas, bet tā kā, iekšē, patiesībā jau tas pats cilvēks vien ir. Tā kā, mēs, tā, mazliet jocīgi. Kurš labs, kurš slikti. Jā, tāpēc, tas... Tā kā tur bija bīstami, jā. Tur es jau nekontrolēju baigi jau tur to situāciju. Jā. Tā kā es biju priecīgs, ka man tur savāca. Jā. Man ar helikopteru aizveda kaut kādas 45 minūtes no tās bīstamās zonas uz Mogadišu, kas ir galvaspilsēta Somālijas. Jo pa ceļu nevar braukt. Iedomājies, piemēram, es tev saku uz Ventspili. Nē, nevar. Tur ciet. Kā ciet? Tur ciet, tur armija netiek iekšā. Bet tu gribēji speciāli Somālijā braukt, vai tu pazudīji? Nē, tur sanāca tā, ka es lai plānotu savu to maršrutu, es skatos tādas vēsturiskās vēju kartes. Ja? Kur, teiksim, es zinu, kādi vēji būs, kurā mēnesī. Un tad es varu izplānot, tas pie šitāda vēju es varu tā vai nevaru tā. Un es biju pēc tām visiem datiem, ka es varu kaut kur Tanzānijā finišēšu. Tanzānija jau ir daudz drošāka valsts. Un pie tam vēl starp Tanzāniju un Somāliju vēl ir Kenija pa vidu. Ja? Tā kā tāds bufers, ja nesanāk Tanzānijā, labi, tad Kenijā. Bet arī tas bija pa maz, jo vienkārši sanāca tā, ka tajā gadā, 22. gads, jā, tas sanāk pagājušo gadu vasarā, ap Jāņiem, jūnijas, tad iznāca krastā Somālijas. Tā kā tajā laikā vienkārši bija gandrīz divreiz spēcīgāks vējš, nekā vajadzēja būt, tādā maršrutā. Un es vairs nevarēju tikt uz Tanzāniju, un mani aizpūta uz Somāliju. Vējš un laikapstākļi, vienkārši aizpūta. Bet kad tu biji Somālijā, tu zināji, ka tas ir Somālijā vai? Jā, protams. Man ir GPS. Tev ir GPS? Jā. Nav, ka tev ir papīri un tāda, kā Vikings. Tā ir gluži. 80. gadu otrā pusē izgudroja, sāk izmantot tādu GPS, kā mēs saprotam. Ja? Attiecīgi arī uz tām visām laivām ir. Ja? Man kaut vai pat pulkstenī ir tā kā. Un vispārēji strādā, ja? Jā, pārsvarā visur nav īstenībā nekāda tāda ziņa bijušas problēmas. Vienmēr viss, man, protams, ir backups, ja? Tā kā rezerve, un tad uz rezerves ir vēl viena rezerve, ja kaut kas, tad, telefons nav, piemēram, kā tu, Filipi, izdzīvot bez Instagram, ja? 5 mēneši. 5 mēneši bez uzzinājuma, viss, Dievs, nevar. 5 mēneši, ja? Man ilgākais ir bijis 140 dienas. 140 dienas tas bija no Peru, no Limas līdz Franču Polinēzijai. Tur bija 140 dienas, kad tu nesatiec nevienu civilizāciju. Bet, piemēram, tava ģimene, kā viņa komunicē ar tevi, kā viņa zina, ka tas ir dzīves? Jā, man ir, piemēram, jebkurš īstenībā, ja es ierakstu Google, where is Kārlis? Vienkārši tā arī ierakstu, where is Kārlis? Tad pirmais, kas tur ir, tas ir mana mājaslapa ar karti, kur es atrodos. Un arī, ja es esmu tas ir. Jā, tas ir. Jā. Bet, tur nav mans face, bet tur ir locations, tā kā atrašanās vieta. Bet kā, piemēram, okeānu video, kā tu strādā, piemēram, signāli nepazuda? Nē, tur ir satelīts. Ap zemi riņķo satelīti visu laiku, jā. Tev nav tā kā mobilo telefonu tīkls, bet tev ir satelīta tīkls. Attiecīgi, tad tas satelīta tīkls tev nodrošina, ka tev var, piemēram, piezvanīt. Man reizi nedēļā, trešdienās man zvanīja Brēdaks, Kaspars, ja? Un tur vai no SVH Sanda dejus. Tā kā vienreiz updates kaut kā, jaunums. Tad tu vari, nav, ka tu, piemēram, 5 mēneši bez neviena komunikācija cilvēku no Latvijas, piemēram. Jā. Un es varu aizsūtīt, piemēram, SMS. Tad es tur mammai sūtu tur SMS, viņi man sūta atpakaļ. Tā. Mums tā komunikācija tā arī bija. Mēs tā ar teksta ziņām tikai sazinājāmies. Mums, tāpēc, ka zvanīt dārgi. Un tā, jā. Un tad
Un tad Indijas okeānā, piemēram, man tēvs aizgāja bojā, viņš nomira, aizgāja bojā pagājušo gadu aprīlī, kad es biju okeānā. Un viņš bija Latvijā, un man mamma atsūta ziņu. Viņa teica, tu biji... Un tad es tā kā viņai zvanu, un pēc tam viņa man atzvana. Beigās jau bija tā, ka tur jau viņai bija atslēgts telefons. Viņai teica, ka viņai tūlīt atslēgs telefonu, jo tur kaut kāda, 200 eiro vai kaut kas tāds. Bet, zin kā, tā viena saruna, tur mēs vienkārši bija baigi emocionāli, protams, vai ne? Un gribēju kaut ko parunāties. Bet tā bija, ka viņš bija slims, tu gaidīji tā vai bija? Zin kā, tas nebija tā, kad... es to sapratu, ka varētu tā notikt. Es tā sapratu, ka varētu tā notikt. Protams, tas nekad nav. Pat ja tu zini, ka tas varētu notikt, tas nav kā, ka tu to gaidi. Tas tāpat ir tomēr vienmēr tāds nepatīkams, emocionāli tāds zems brīdis, un tā, bet tā kā, jā, tas bija tāds, zini, iedomājies, tur, piemēram, tu arī esi daudz ceļoji, bet tomēr, kad ar ģimeni, tu esi ļoti tūs, vai ne? Viss tur māsa un viss un tā, vai ne? Un tad iedomājies, tu nevari aizlidot, jo man nav variants. Tad nav variants, tu nevari see you guys, un es eju projām, un tad pēc, līdz Brazīlijai, cik tur, 15 stundas, cik, tu tiec, tu vari aizlidot, 20 stundas, tu tiec, vairāk reizes, un viss tu esi. Tur nav variants. Un es esmu tur okeāna vidū un viss. Un tas bija tāds emocionāls, jo, zin kā, es iedomājos, man māsa un mamma, un viņām vienām pašām, tas tā kā, viss tas jāiznes uz sevi, tas bija tā. Tāpēc cik ilgu laiku tu tiks uz Latviju? Es jau vēl, zin kā, tas bija tā, vēl 3,5 mēneši. Ak, Dievs, tik grūti, pēc tam tu visā domā par to, vai ne? Zin kā, protams, ka tu domā par to, bet tu saproti, ka tu jau arī neko izdarīt nevari. Tu aizbraukt nevari, tu vari aizsūtīt kaut kādu message vai kaut kādu ziņu. Tur bija tā, ka es uzrakstīju, tādu kā atvadu, tādu kā runu, un tad es piezvanīju māsai, un viņa ierakstīja manu balsi no satelīta telefona, es ierunāju to runu, atvadu tādus vārdus, un tad pēc tam to ierakstu, tā kā bērēs atskaņoja. Tas bija, pēc tam mamma teica, ka, tad, kad tas tika atskaņots, kad arī visi tur tāds pilnīgs klusums, visi tā klausās. Jo, tas bija kaut kādā ziņā, kā man iespēja tā kā, atvadīties. Tas... tā, baigi iebraucām te arī kaut kādā emocionālajā, bet, tas tā notiek. Ar mums tas tā notiek. Mēs piedzimstam, mēs nomirstam. Protams. Mēs no tā neizvairīsimies. Un tas atkal ir kaut kāds tādā ziņā, varbūt tās cilvēki var aizdomāties, tev jau nav 3, 4, 5 vecāki. Tu esi laimīgs, ja tev ir 2, citiem ir tikai 1, citiem nav vispār neviens. Tā kā, nebūs par lieku, ja jūs viņus vēlreiz samīļosiet. tā kā. Kā ir tava attiecība? Viņi tev, kurien tu esi vispār? Esmu no Jūrmalas. No Jūrmalas? Jā, es Jūrmalā mācījos. Jūrmalā, pabeidzu vidusskolu. Pēc tam studēju Rīgā. Un pabeidzu vienu universitāti, pēc tam pabeidzu otru universitāti. No sākuma baigais biznesmens. Nē, labi. Es smējos. Es pabeidzu tā kā uzņēmējdarbības vadību, tur bakalauru. Pēc tam man interesēja tāda lieta kā pārstrāde. Kā pārstrādāt visus tos materiālus un tā. Un tad es aizgāju studēt tādā nozarē, kas ir tieši par recyclingu un kaut ko tādu. Tad es pabeidzu to, tad es strādāju tādā jomā arī Latvijā. 6 gadus oficiālā strādāju. Bija ļoti interesanti, jo,
kaut kādā ziņā man bija svarīgi, lai tam darbam ir vēl kaut kāda jēga bez tā, ka, nu man nāk nauda. Nu jā, bet vai tas ir arī viss? Un tad man bija svarīgi, lai tā kā kaut kāds labums apkārtējai videi, nu man tas bija svarīgi. Un tad, jā, tas bija interesanti. 6 gadus tur mācījos un paralēli 6 gadus tur strādāju un tad paralēli braukāju uz kalniem, jo es ar alpīnismu tad nodarbojos. Jā, tur ledus kāpšana pa sasalušiem ūdenskritumiem. Brazīlijā nesasals droši vien ūdenskritumi. Bet kā tu izdomāji tad sāks to laivu braucienu? Kā es izdomāju? Zini kā, tas ir tā baigi pakārtot. Tas bija tā, ka es sāku ar to alpīnismu, pirms tam bija snowboards, tad es visu laiku domāju, kā varētu ilgāk to darīt. Nu, tā kā, ja tev 1 mēnesis gadā ir, ja tu strādā ofisā vai kaut kāda atvaļinājums, ja? Un tad es vienmēr braucu uz kalniem, un es visu laiku domāju, kaut kā pa īsu. Vai redzi, ka tu nav baigi nomies, vai ne? Vai redzi, kā bērns ir baigi no tevis. Kā man tād? Jo man, piemēram, esmu tās žeks, man ir baigi no augstuma. Bet jūs tur gājāt, es redzēju Brazīlijā, kad ar Arturu gājāt pārgājienā, tur kaut kur pa džungļiem kaut kādiem. Jā, tā bez kārtībā, piemēram, no augstuma man ir baigi, piemēram, no tumša dažreiz, piemēram, kad es nevaru izdomāt, okeānu vidē, viss tumša. Bet tur nav, tas nav augstu, tas ir zemu. Mums ir kaut kas kopīgs. Man arī ir bail no augstuma, bet zini kā... Man bija šim bail no tumša. Es pats esmu tumša, bet man bail tumša, kad es neko neredzu. Piemēram, kad es biju Arturs tur Amazonas, mums bija Amazonas. Un tad, kad ir viss tumšs un tu tikai troksini... Es arī negribētu uz Amazonas džungļiem. Un tad acis, tu redzi, dzīvinieki acis, tevi skaties, tā ir bailīgi man bija. Bet, piemēram, es nevarētu... nezinu, es domāju, ka lielākā lietas, ko tu esi izdarījis, es nevarēju to darīt laiku. Zini kā, es noteikti arī džungļos nelīstu, bet par okeānu es varu noteikti pateikt, ka es jūtos droši, tajā laivā es jūtos droši, man viņa liekas... Cik liela viņa ir? 7 metri gara. Īstenībā diezgan 7 nav metri. Motors to vispār? Tur nav motors vispār, tikai airēšana. Vai nav sakačāji, vai ne? Nē, saproti, šitais arī bija, ka Brazīlijā mēs aizērējam līdz Brazīlijai, un mans tas čoms, Gīns, ar ko mēs airējam kopā, viņš tā, kur muskuļi? Nav muskuļi vienkārši, vispār. Viņam kājas vispār tāds... Viņam vispār nav muskuļi, tāpēc, ka, ja tu ej uz zāli ar mērķi uzaudzēt muskuļu masu, tev tur pareizi jāēd, tur kaut kādi vingrojumi, bet ne jau 12 stundas dienā. Mēs jau kapājam 12 stundas, 12 viens airē, 12 otrs. Īstenībā Atlantijas okeānā mēs tā kā pa 2 stundām. 12 stundas dari? Jā. Man nesāp jau muguru. Zini, no sākuma tev sāp viss, tev sāp viss no sākuma vispār, it sevišķi, ka mēs tās 2 stundas, iedomājies, tu airē 2 stundas, pēc tam kamēr es airēju, tikmēr tu guli. Un tā 24 stundas diennaktī. Pagaidām, uz kaut ko darīt, piemēram, MP3, vai arī kaut klausīties mūziku. Filmā noskatīji kaut ko? Filmu neskatījos, toši. Tāpēc, ka... Filmu pa Titanic. Tikko kā tu beidz airēt, tu ātri paēd bišķīt un gulēt. Ko tu ēdi? Viss zivis? Nē. Mēs ēdām, mums bija jau līdz pārtika, tāds dehidrētā, tā kā freeze-dried meal. Sanāk, ka tu tikai uzvāri ūdeni. Zini, roltons, jā? Bet profesionālais roltons. Es ļoti daudz zinu roltons. Tu zini roltons daudz, jā. Redz, tev pieredze ir. Bet tas bija profesionālais roltons. Un, tā kā tāds, kur arī tikai vajag karstu ūdeni ar garšvielas pielikt, un tad ir rīsi tur ar dārziņiem vai tur kaut kāda makarona. Un tā ir pietiekami pret enerģiju? Jā. No Brazīlijas līdz Latvijai, piemēram. Es varētu, cik ilgu laiku tas būtu? Es varētu, piemēram, tagad iet no Daugava, Panelauva no Daugava un tikt uz São Paulo vai? Tā kā no Brazīlijas uz Latviju diez vai. Ar buru jahtu, jā, bet ar airu nē.
Ka no Brazīlijas uz Latviju nevar. Nē, bet no Latvijas uz Brazīliju. Nopietni, ne? Nu, tur varētu, jā. Kāpēc dēļ vilnas un vējš? Jā, tāpēc, kad ir valdošais vējš, kas tā kā, ir no austrumiem uz rietumiem, un pret vēju, pret straumi ar to laivu īsti nevar. Ar buru, teiksim, kā ir portugāls? Vela, ja? Vela. Jā. Kad es cilvēks saka, turi buru, tas ir turi... Jā, Turi buru, tas ir vela. Vela, jā. Labi. Nē. Mas zini, ka vela arī nozīmē candles, zveicis. Jā? Arī. Bet buru tad nav. Zveicīt, savādāk. Jā, nē, vela parahu, kā bija laiva? Barko. Jo mans, tad, kad es biju Brazīlijā, braucu ar riteni, visu laiku prasīju, ko es daru, no kurienes esmu. Un, kā, es kādreiz universitātē spāņu valodu mazliet mācījos, bet tas nav līdzīgi. Tur ir tomēr ļoti, teiksim, tur savādāk tie vārdi. Un tad es, kamēr braucu pāri Brazīlijai, jau to portugāļu mazliet, tur kaut kāds vārds jau tur. Un no sākuma man likās, ka viņi prasa, vai es esmu no Parīzes. Kāpēc? Barku? Nē, paprasīju Portugāles, no kādas valsts tu esi. De qual país? De qual país? So, no, I'm not from Paris. País ir valsts. Jā, pēc tam es sapratu, tad jau es tur Letonijā. Labi, cilvēks saka Latvija, Brazīlijas nesaprotīs. Bet, piemēram, tam no Daugava. Jā, tu vari. Cik ilgu laiku paņem? Es kaut kad rēķināju, ka varbūt kaut kādi, jo tur nevar visu, tur varbūt viena sezona, tad jāpagaida, tad atkal, es domāju, ka kaut kādi, no 6 līdz 9 mēneši. Tā nepaspēšu, uz Ziemassvētku. Uz Ziemassvētkiem. Mums ir vienu mana mamma brāļams. Viņa bija galva problēma. Un viņu staigāja no São Paulo līdz Ribeirão Preto, tas ir mana dzimuma pilsēta, kur es piedzimu. Tas ir kaut kāda 600 kilometrus. Un viņš rekināja... Ar kājām. Un viņš rekināja tikt tur uz Ziemassvētku. Un viņš tikai atnāca, mēs gaidījām viņu Ziemassvētku, viņš nebija. Atnāca uz karnevālu. Uz lielu dienu. Nopietni. Viņš bija ļoti ilgi. Bet, piemēram, viņš nav, ka viņš patais, viņš tur gulēja kaut kur. Nezinu, kur viņš ir tagad, viņš pazuda. Jau 10 gadu. Mēs nezinām, kur viņš ir. Bet viņš vienmēr patiktu iztaigāt, viņš bija problēma. Viņš ir pazuda. Bet tu daudz runāji par Brazīliju. Tā izskaiti tava mīļākā vieta, vai ne? Kur tā mīļākā vieta pasaulē? Kur mīļākā vieta? Zini kā, man patīk, ja ir zaļš, teiksim, man nepatīk tādas tūkstnešainas ainavas vai tūkstnešaina vide. Līdz ar ko Brazīlija, tur, kur bija zaļš, tur man patika. Man parasti ir mazliet čakars ar to, es neēdu dzīvnieku produktus. Jā. Tas ir vegāns vai? Es neēdu vispār nekādus dzīvnieku, vegāni, tā kā vegāni. Līdz ar ko tad citās vietās ir ar to problēmas. Brazīlijā, tur vienmēr pupiņas vienmēr varēja dabūt, kaut kādas pupiņas, rīsi, augļi, tā kā, tas bija forši. Un īstenībā man patika, karsts, zini kā, līdz tam, kad es aizbraucu uz Brazīliju, tas bija 18. gada janvāris, ja? Es aizbraucu uz Brazīliju 18. gada janvārī. Pirms tam es biju vairāk ziemas cilvēks, tāds, kuram patīk vairāk augstums. Un tad iedomājies, es tagad janvārī no Latvijas aizdoju uz Brazīliju, un tur ir plus 38 vai cik, tur vienkārši nereāli karsts. Bet ļoti attīstīta, teiksim, vismaz vairākos tajos štatos, kur braucām cauri, attīstīta tā benzīntankos diezgan līmenī. Viss tur duša,
Wi-Fi, internets. Tā kā tu tādā ziņā bija baigi labi varēja komunicēt. Ja. Tu vari dzīvot tur, vai ne? Vai es varētu tur dzīvot? Es droši vien, ka varētu dzīvot no novembra līdz kaut kādam aprīlim. Tas ir, ko es daru. Jā. Es teicu, ko es daru. Jā, jo man patīk Latvijas tā kā vasara, arī rudens man patīk. Tagad, kad krāsains viss lapas un tā. Man arī kādreiz patika ļoti ziema. Bet šobrīd ir tā, ka es tik daudz gadus tagad esot bijis, tik daudz gadus pavadot tajā tropu joslā, es mazliet esmu tā kā pazaudējis kaut kādu pretestību organismu, jo es baigi ātri saaugstējos. Kakls sāp, iesnas. Un tā kā, jā, tā kā Brazīlijā forši tas, ka tur silts vienmēr. Bet tu varētu, piemēram, tu baigi patīk ceļot. Tu varētu visu tavu dzīvi dzīvo vienā lokācijā? Jā. Un nekur vairs neceļot. Zini, kā bija Covidā, bija tā, kad es atbraucu uz Latviju 20. gada vasarā, un līdz 21. gada decembrim, tātad pusotrs gads, es nekur nevarēju izbraukt no valsts. Un man jau bija tā... Ar lauvu arī ne? Ar laivu? Laivu. Ar laivu? Nē, gan jau, ka kaut kur... Man jau īstenībā nebija laiva. Laiva bija Malaizijā palikusi. Ja? Bet man bija tā, ka man vienā brīdī... Es tā kā... Netālu dzīvoju Brīvības ielā tajā laikā, uz Covid laikā. Un man bija vienā brīdī tā... Es nevaru saprast, kāpēc es tā kā jūtos slikti. Fiziski kaut kas nav. Nevaru saprast, kaut kas jūtos slikti. Visu laiku sēžu iekšā dzīvoklī kaut ko. Un beigās man pielic, ka... Man smadzenēs, zini, kas ir tūlzna? Nē. Blister. Nē. Blister, tā kā, kad tu uzberz. Un man likās, ka man uz smadzenēm ir blister, uz smadzenēm tūlzna, jo es visu laiku domāju par to, kā tikt ārā, kā tikt apakaļ uz Malaiziju. Un es visu laiku par to domāju, un nevaru nekādīgi. Un tas man bija šī tā kā... Tu sāk streso? Es baigi nestresoju pa dzīvi, ja? Bet tas tajā brīdī man bija tā, kad es beidzot izbraukšu. Tā kā diez vai es varētu visu laiku vienā vietā dzīvot. Man patīk daudz vietas. Šrilankā man patika. Tur arī bija zaļš, daudz zaļumu, okeāns, skaists. Ēdiens, veģetārais. Jā, Nepālā patika. Indonēzijā arī dažās vietās. Tu biji Džakartā? Nē, tu nebija. Es biju Filipīnās. Tu biji Filipīnās. Jā, tur droši vien baigi daudz cilvēku. Jo es biju tādā vietā Indonēzijā, kur nav tā kā pārāk daudz cilvēku. Tādās saliņās. Piemēram, īstenībā es biju tādā salā, kur nav ceļi, nav mašīnas. Nav motorolleri. Tikai pa taciņām iet cilvēki staigā. Viņiem elektrība tikai no saules paneļiem, un viņi taisa ēst uz uguns. Bet tā nav tā sāla. Ir daudz tā sāla zari, kā viņi neļauj cilvēki iet iekšā, vai ne? Kā viņi nogainā no tālu. Tādas salas ir starp Ziemeļa Sumatra, kur ir Indonēzijas, jā. Tur ir tādas salas, nav baigi tālu no Ziemeļa Sumatras, tātad uz rietumiem no Taizemes. Tur ir tādas salas, jā, kur viņi pat neļauj ārzemniekiem pietuvoties. Pat te kaut kādus dažus desmitus gadus atpakaļ tur bija pat kaut ko nošāvuši, tāpēc, ka viņi gribēja tur izcelties, kaut ko tur pētnieki kaut kādi. Jacob vai kaut kā saucās tās salas, es tagad no galas neatcerēšos precīzi, bet tur ir tādas ciltis. Jā, tas ir tā interesanti, ka kaut kur pasaulē vēl tā ir, jā. Tas tā. Bet, jā, kas dzīvo pilnībā bez kaut kādas tādas baigās civilizācijas. Un bez komunikācijas ar turiem. Viņa vispār nezina, kas notiek. Varbūt viņa zina, ka bija Covid. Interesanti, jā. Varbūt arī nezina. Lielā daļa no tavas dzīves ir atkarīga no okeāna straumiem. Bet tu jau sen izdomāji iet pret straumiem, iet nestandarta ceļu. Jā. Kāda ir tava filozofija?
Nu tieši, jā, īstenībā ļoti precīzi to metaforu tu izvēlējies par to okeāna straumi un tā, kas man palīdz jūrā, okeānā. Bet, teiksim, nu no tādas... Pagaid, sorry, kā ir. No, Oris. No, jā, Artus izdomāja to, jā. Što jautājumu? Jā, tā bija viņš priecīgi. Viņš tāds... viņš ir tāds priecīgi, jā. Tu varēsi salīmēt? Ok. Jā. Sorry. Jā, nu sanāk, ka tad tās traumas man palīdz jūrā, okeānā. Tas tiešām tā ir, bet, nu zini, kā īstenībā sāksim ar to. Tu pamosties no rīta un tu tā kā priecīgs esi, vai tu domā, atkal. Un šitais ir baigi svarīgi. Nu tā kā, vai tu turpini sev īstenībā uzdot to jautājumu, tā kā, nu tā kā, tu pamosties no rīta un kāda tev sajūta, tā kā, yes, tagad labais. Tu šodien būs baigi labā diena. Es darīšu šito, satikšu to, un mēs darīsim interesantas lietas. Vai arī es darīšu interesantas kaut kādas projekts, vai arī es palīdzēšu kaut kādiem cilvēkiem vai kaut kā tā. Un svarīgi ir, jā, ka mēs turpinam uzdot sev to jautājumu no rīta, jo tas mums neļaus, nu, tā kā ieslīgt kaut kādā tādā rutīnā, ka, nu, ok, nu, labi. Nu, tā kā, kad tu no rīta pamosties, un tad, nu labi, nu ies darīt, nu to pašu. Līdz ar ko man bija tāds brīdis dzīvē, ka es sev uzdevu to jautājumu, kur es jūtos vislabāk, un es sev atbildot, tā kā negribēju samelot, sev pateicu, ka es gribu dzīvot tā kā piedzīvojumā. Nu, un šis ir tā versija, tā ir versija, tas, ko es tagad daru 10 gadus. Kad tu pamosties, tu esi tomēr tāds saviļņots. Nu, angliski tas būtu excited, jā, nu, latviski tas ir saviļņots. Tu jūties emocionāli uzlādēts par to, ko tu dari. Un es saprotu, ka tam tā vajadzētu būt, es ceru, visiem cilvēkiem, bet es saprotu, ka tā laikam nav. Nu, kad ļoti daudzi aizmirst sev uzdot to jautājumu, vai tiešām tas, ko es šodien iešu, celšos, darīšu, vai tiešām tas ir tas, ko es gribu darīt. Īstenībā es gribu vispār būt grafitī mākslinieks, vai arī es gribu, repu taisīt beats, bet es eju atkal tur, negribu nosaukt kādu profesiju un tagad kaut ko. Nē, visi darbi ir labi, vienkārši tas, vai tu pats tā kā jūties, vai tas tevi piepilda. Nu, tā kā tas tev piepilda dienas beigās. Nu, tāda varbūt tas tāda uztvere, un es sev tā godīgi uzjautāju, es sapratu, ka es gribētu dzīvot piedzīvojumā, jo tas ir tas, kas velk, tāds magnēts, un tad, jā, tad kaut kā sapratu, ka vienkārši pa mazam solītam jāsāk virzīties tajā virzienā. Un tad tā palēnām, tagad redz, 10 gadi pagājuši, vēl joprojām kaut kā... Excited? Jā, vēl joprojām esmu tāds priecīgs par to, gaidu tagad nākamo arī posmu, bet arī šie posmi, kad es esmu Latvijā, arī tos es izbaudu. Tas nav tā, ka es atbraucu, nē, es arī šeit izbaudu. Te es varu satikt cilvēks, es varu kaut kādas, aiziet uz koncertu, aiziet uz teātri, dabūt tādas lietas, ko es nevaru dabūt kaut kādā mazā miestiņā, Šrilankā, Indonēzijā vai Āfrikas kādā valstī. Tā kā, jā, bet svarīgākais tātad ir tas, nebeigt sev jautāt to, vai tas, ko es šodien darīšu, vai tas man dos kaut kādu piepildījumu. Vai es jutīšos piepildīts, vai tomēr man tā kā velk uz citu kaut kādu pusi. Es gribētu darīt kaut ko citu, bet es to nedaru. Katram jau ir kaut kādi savi iemesli, tā kā kāpēc mēs atliekam kaut ko vai kā. Tas varbūt tādā īsumā. Jā, mēs kaut kā tā savelkam. Man daudz jaunieši seko līdzi. Ko domā, ko jaunieši vajag vismaz vienreiz izdarīt viņa dzīvi? Ko domā?
Tas bija varbūt ceļovēs pat vai kaut kā tāda tavu prātu. Zini kā, man laikam nav kaut kāds tāds, burvju nūjiņi, tā kā, visiem vajag dzert ūdeni. Ja? Piemēram, es domāju, ka visi vajag ceļot, piemēram. Vajag iet ārā no valsts, piemēram, bet varbūt tev ir kaut ko, kā tu domā, ka tieši visi vajag mēģināt vismaz vienreiz viena dzīve. Ja kaut ko tā vienu reizi dzīvē pamēģināt, es teiktu, ja jūs iegooglēsiet Vipassana, tas būs baigais piedzīvojums. Es saprotu, ka tu nezini, par ko es runāju. Ko? Vipassana. Vipassana? Jā. Nezinu. Nezinu, kas ir Vipassana? Jā. Jo man bija, diezgan ir prasījuši tā, teiksim, ko tu ieteiktu? Mums nav tur 4-5 mēneši. Ko tu ieteiktu, tādā sazipotajā versijā, tāda kaut ko, ja? Ko mēs varam? Mums atvaļinājums. Es saku, aizbrauciet Vipassana uz 10 dienām. Tas ir tā kā klusēšanas tāds meditācija. Tas nav vārds, kur Dons bija tagad Indijā. Varbūt tas ir daudzās valstīs. Jā, es saprotu. Tas arī Latvijā viņu var iziet. Kā tu vienkārši 10 dienas meditē, bez telefona. Jā, bez telefona, bez nekā. Jā. Bez nekādas. Dons, viņš stāstīja. Viņš pastāstīja kaut ko. Viņš bija Indijā, 10 dienas. Okay. Es biju, man tā sanāca, ka es biju Nepālā uz 10 dienām šajā te Vipassanas kursā. Ja tu man tā prasi, kas ir tāda viena lieta, zini kā, tas kaut kādā savā ziņā nones jumtu, man liekas. 10 dienas. Un tu varētu 10 dienas aizvērties. Vai ne? Iedomājies. Un tevi nevarētu sazvanīt, tu nevarētu nevienam sazvanīt vispār. Bet, godīgi, es domāju, ka es gribētu mēģināt. Man ne tagad, varbūt, ka es būs bišķiņ. Cik tev gadi ir tagad? 28. Okay. Bet nav par vecumam, bet es domāju, ka man tik daudz lietas notiek tagad. Manā dzīvē, ka ja 10 dienas pazudīšu, būs traki, es zaudēšu dažus. Man tik daudz projektu šobrīd, ka man vajag uzmanību. Bet tas ir kaut ko, ka es gribu darīt. Es gribu mēģināt El Camino de Santiago. Tu esi izdarījis, vai ne? Nē, bet iespējams kaut kad, jā. Es atceros, ka mana bijušais draudze Latvieta vienmēr sapņoja par to. Un es atku vienu cilvēku, ka viņš strādā tur. Un viņš izdarīja to Camino de Santiago jau 10 reizes. Un tas ir kaut ko, kā mainīt cilvēku dzīvi. Es gribu mēģināt tādas lietas. Bet lieta tā, ka es tikko pagājušo gadu iesāku meditācijā arī. Man baigi grūti iet. Tu koncentrē un pārāk klusi mana uzmanība. Man ir problēma ar to. Visu laiku gribu kaut ko darīt. Telefonu kaut kā tādu muskitu iet, es saku, seko uz muskitu. Bet man tāpat ir. Zini kā, man ir tāpat. Es arī neesmu nekāds džedajs. Man vienkārši ir tā, ka es izbraucu okeānā. Un tad pirmās 30 dienas man nav telefons, nav ko scrollēt, ja? Un pēc 30 dienām es jūtu, ka es tā mazliet esmu nomierinājies. Un tad man būtu vieglāk pēc 30 dienas, no sākuma 30 dienas okeānā bez nekādas gadgets. Cik ilgi? 30 dienas. Es nezinu, es varētu tik ilgi bez meitene palikt. 30 dienas. Es domāju, ka varbūt mēneši bez meita būs bez stresa bišķi, vai ne? Kā kuram? Varbūt. Nē, katrā ziņā man bija 30 gadi, kad es to Vipassanu izgāju. Man tagad ir 38, un 10 gadi. Tā kā es sāku savus tos lielākos piedzīvojumus 28 gados. Tā kā man ir laika. Tev ir laiks, jā, droši. Bet tev nav baiļu vispār. Zini kā, tu teici, ka tev no augstuma bail. Zini, Olimpiskajās spēlēs ir tāds, ziemas Olimpiskajās spēlēs ir tāds sporta veids, kur ar slēpēm brauc no tāda liela tramplīna, un tad... Jā. Tev ir bijis tā, ka tu skaties, un tev liekas, ka tie džeki ir vienkārši galīgi kreisi. Un man ir tā, ka es arī nesaprotu, kā to vispār var. Man liekas, tas pilnīgi kreisi. Un es to nekad nedarītu. Un es to nevarētu izdarīt. Un tad, tā kā es varu teikt, ka šitā tramplīna lekšana ar slēpēm tālumā
man ir no tā bail. No tāda kaut kāda, tā kā es airēju ar okeānu laivu, ja, un kā tur iepriekš teica, ka tur 1000 kilometru nav nekas ap tevi. Es nezinu, es jūtos tur droši, tā ir tā kā mana vide. Nu, es tur jūtos ok. Tas man ir tā kā ok. Kad tu biji bērni, piemēram, bija tā lieta, ka tev patika jūra, ka tu piemēram, tu jūties nereāli labi, kad tu biji pie jūra vai pie ūdeni. Ja godīgi šitais tā varētu likties, nu tā varētu domāt, ja, ka es bērnībā, jo es no Jūrmalas, ja, man māja ir, tur, ar kājām kaut kāds 18 minūtes tā, neskrienot tā lēnām, ejot, var 18 minūtēs aiziet. Tu biji bagāts jau, kad tu biji bērni, ne? Bagāts, es tam geto galā dzīvoju. Tā kā, zini, sloka kauguri. Jā, zinu. Tas ir mans rajons. Tā kā, jā. Jā, starp citu, jā, tur ir visādas dziesmas par kauguriem. Labi, ne par to stāstu, bet nē, es nebiju tā, ka tad man būtu tā, es tur sapņoju par jūru. Es reāli sāku airēt 30 gados. Tā kā, jā. Nebija no bērnībā tāda. Nav galīgi tā. Vienkārši man patika kustēties. Varbūt tās bērnībā es braucu ar slēpēm, kur man vecāki veda kaut kur tepat pa Latviju, kaut kādu mazu kalniņu ar slēpēm, pēc tam ar snowboardu, un tad jau alpinisms un tā kaut kā tas viss. Tā kaut kā tas viss sākās. Bum. Bet, piemēram, tu teici, ka tu atrāsi no Kauguri. Kā tu vari atļauties tādu ceļojumu? Jo neizklausās lēti visu kaut ko darīt. Nu, zini kā, tas tā varbūt tās liekas, ka tas, cik tas varētu izmaksāt. Ja? Protams, visdārgākā lieta ir jūras konteineri, tur transports un kaut kas tāds. Bet es to sāku, kā es teicu, pirms 10 gadiem, un tad palēnām to 10 gadu laikā arī ar to visu publicitāti ir nākuši klāt atbalstītāji. Attiecīgi, man viss, ko es mēģinu priekš projekta savākt, ir tā kā barter dīli, barter darījumi, kas ir attiecīgi, piemēram, Garmin pulkstens, ja, vai navigācija vai kaut kas tāds. Ja man vajag apģērbu kaut kādu vajag, tad atkal ir no Sportland vai tad ir. Un šādā veidā, ja man vajag avio biļetes, tad no kādas kompānijas un tādā garā. Un tad tas viss, tā kā tu savāc no daudziem pa bišķiņam. Un tā arī es to varu īstenot. Jo, protams, bez atbalstītājiem, nekādā variantā, jā, protams. Un nav tā, ka man ir tur miljoni, jā, vai kaut kas tāds. Tā kā, tas viss ir tā kā pamazām veidojies. Jā. Vienu man labs šoms, viņu tagad ir Guinness Book, viņi ir rekordījis visatrāk cilvēki, kuru bija visus valsts pasaulē. No 196 jā. Visatrāk. Tad viņš Somālijā arī bija. Viņš bija Somālijā. Viņš tik interesants tās. Es atceros, ka viņš bija Latvijā, viņš baiziet tikai viena diena paliek, viņš tā patīk šeit, viņš paliek 5. Viņš raudāja, ka viņš atbalsta, viņš ir baigi no Forrest Jackson. Cik ilgu laiku viņam tas aizņēma? Es neatceros. Labi, bet jebkurā gadījumā, jā. Tad viņš ir bijis. Es domāju, ka vienu gadu, 3 mēnešu laikam. Tad viņš ir bijis visās tajās, arī, kur es, piemēram, tādās mazās saliņās, kas ir Tuvalu, Klusajā okeānā. Tur, starp citu, kad es tur biju, tad arī es satiku vienu tādu džeku, kas ceļo, lai nokļūtu visās valstīs. Un tur savādāk nevar kā aizlidot vai ar jahtu vai laivu vai kaut kā. Jo pirms viņu bija kaut kāda amerikāna, un es atceros, ka viņš ir kaut kādu nedēļu tikai ātrāk nekā viņu, bet viņš sāk skrien, jo viņš bija problēma ar vīzu, kaut kādu valsts vai Sīrijā, viņš bija problēma. Es domāju, ka Panamā cilvēki viņu apzāga un viņu gandrīz negribētu vairāk darīt. Es redzēju, ka tev ir 6 Guinness Book, vai ne? 6 rekords. Kā tu kādu var dabūt tādus? Kādu dabūt 6 Guinness? Piemēram, mans draugi, viņu katru valstu, viņš vajag parakstu no vismaz 2 cilvēki, kā witness. Kā witness? Liecinieki. Liecinieks. Viņš vajag parakstu un 2 cilvēki, kā ir tur. Vietējais. Un kā tu vari iekļūt par
Tas katrā tādā sadaļā ir kaut kas savādāks. Attiecīgi, vajag kādu, kas verificē, apstiprina to, ka tu esi izdarījis. Okeāna airēšanā tā ir tāda Ocean Rowing Society, Okeāna airēšanas asociācija Anglijā. Viņi ir 80. gados izveidota, un viņi glabā visus tos datus par visiem airējieniem. Un tu pēc tam iesniedz savu to GPS failu, kur tu esi bijis, un tad viņi paskatās. Tad Tur nevajag parakstu no cilvēku? Nē, parakstus no cilvēkiem tur nevajag, jo ļoti bieži okeānā jau tu nevienu nesatiec. Bet pagad, tu esi 6 rekords, vai ne? Jā. To 6, tas ir to pašu, ka tu pats... Nē, 6 tagad aktīvi rekordi. Tas ir ko? Jā. 3 rekordi ir tādi, kurus nevar neviens izmainīt, kur ir tā kā pirmais jā. Piemēram, pirmā komanda, mēs ar Gintu, kas pārairēja pāri Atlantijas okeānam dienvidu daļā, jā, pirmā komanda. Tad otrais bija pāri Kluso okeānu, no Dienvidamerikas uz Āziju. Kluso okeānu? Jā. Tā ir tieši Kluso okeāna, vai ne? Jā. Ir gan? Jā. Nav skaļa. Viņš tāds jā. Un tad pirmais no Āzijas uz Āfriku. Okay. Un šitie 3 tie nemainīsies. Tā ir Latvija. Jā, tas ir Latvijā. Kāpēc te bija sagaidīšana pie Mildāri, kad uz atpakaļ? Vajadzēja sagaidīšana? Nē, man ir bijušas citreiz sagaidīšanas tur lidostā kaut kādas un tā. Kurā gadā tas bija? Tad, kad 16. gadā, jo tas bija, zini kā, 16. gadā, jo nākamajā reizē, kad es atbraucu, bija Covid, un man tur vispār neviens nevarēja, vai ne, tā kā sagaidīt. Un tad, kad es no Somālijas, tur, man liekas, arī bija kaut kā tāpat bez mazai paklusojām, tā kā, lai viss mierīgi. Gan jau, ka, nezinu, varbūt tas tagad, ka es apbraukšu pavisam apkārt, ja, pasaulē, tad nofinišēšu to finiša posmu, varbūt tad būs kaut kāda sagaidīšana. Es nezinu, tas jau nav. Bet Guinness Book tieši tavā bilde tur, vai ne? Jā, ir, es zinu, divos sējumos ir. Man šķiet, ka 2017. gada un 2018. gada grāmatā ir iekšā. Un tad man ir tā, ka cilvēki kaut kur ārzemēs ir nofočējuši, atsūtījuši. Turpat bija tā pirmā bilde, bija tāda ritīgi liela, kur mēs ar visu laivu, ar Latvijas karogu, un tas bija tā bija liela bilde. Un tad bija, tagad, man liekas, pagājušā gadā bija vēl viena bilde, 22. gada grāmata, ja nemaldos. Tajā arī bija iekšā. Tā kā jā, kopā 6, bet tie 3 ir tādi, kuri var tikt pārspēti. Tur attiecīgi garākais brauciens, garākais airējiens pāri Klusajam okeānam pēc distances, tad garākais arī pēc dienām. Un bija vēl kaut kāds, kur es neatceros. Ja jūs Guinness World Record internetā tur ierakstāt, tur Kārlis Bardelis, tad var arī tur to visu redzēt. Ir vairāk latviešu Guinness Book, vai ne? Es nezinu, gan jau, ka ir. Man liekas, ka ir. Es tā no galas neatceros. Kas ir dzīvi šobrīd? Nē, es neatceros. Godu vārds neatceros, bet gan jau, ka ir. Tā kā tie, kur ir, tie iekomentējiet zem šī podkasta. Lai mēs arī visi zinām, kuri ir un kādā disciplīnā. Tu arī gribi Guinness rekordu grāmatā? Es gribēju. Ja? Varbūt, ko tu darītu? Tu gribētu? Man patīk ceļot, man sapņoju ceļot visus valsts pasaulē. Varbūt es būšu pirmais melnais, ka tā... Vai pirmais Brazīlijas jau ir, bet
Nezinu, varbūt pirmais jauni cilvēki, kuru ceļo nezinu, kaut ko gribēt darīt. Yeah. Zini kā, ir tā, ka tad, kad bija tas pirmais, es mēģināju ar skrituļslidām, nevis mēģināju, bet es pārskrituļoju pāri Eiropai. No Nordkapa līdz Gibraltāram 6300 kaut kādi kilometri 60 dienās. Un tad nebija internetā informācija, ka kāds ir vairāk nobraucis. Un tas būtu tā kā Guinness rekords. Bet izrādījās, tad, kad es nofinišēju, man nointervēja viens vācu mēdījis, Spiegel, tāds vācu mēdījis, un tajā dienā pēkšņi uzrādās viens čoks, vācietis, kurš ir kaut kādā tur 80. vai 90. gados kaut kad nobraucis vairāk kilometrus, bet tas oficiālais rekords nav iereģistrēts tā kā Anglijas galvenajā Guinness rekordu grāmatā, bet ir iereģistrēts Vācijas Guinness rekordu grāmatā. Tur kaut kāds gļuks bija. Kaut kāds errors. Attiecīgi, man neiedeva to pirmo rekordu, kad es biju pārbraucis pāri Eiropai. Un zini, kā bija? Es tev varu pateikt, tā sākumā tā sajūta bija tāda, tā kā kāds piečakarē tevi. Protams. Bet tāpat laikā tas ceļojums viss bija ļoti interesants, ļoti aizraujošs. Un es tā domāju, vai tad tagad kāds man var to atņemt, to pieredzi? Nē, to neviens nevar atņemt. Un es tā, labi, tad nav tas rekords. Un tagad jau ir tie 6, tad zini, kā tas, tā kā tev jauns telefons. Vairs jau tas nav tāds, ka tas kaut kāds baigais sasniegums. Bet to Guinness Book, kā tu iekļūt par rekordu, tu dabūtu kaut kādu naudu? Nē, tu neko nedabūni. Es domāju, ka tu dabūji miljonu par rekordu, ne? Tad man tā kā 6 tagad. Tad man vajag padalīties. Ja? Vai padalīties ar mums. Es te atnesu čemodānu ar kešu. Nē, tu praktiski tev iedod to certifikātu. Tu viņu var pielikt sev šķūnītī. Mājās pie sienas. Tas ir baigot, tas ir forši. Paradīja. Nezinu, tu esi... Tu ir tā, protams, to Guinness Book grāmatu. Bet tu arī, grāmatu tev arī, piemēram, neiedod. Tādā ziņā tev neiedod kopiju. Ja man atsūtīja viena paziņa no Anglijas, viņa redzēja, viņai bija baigais pārsteigums, un viņa tā, tu esi no manas bijušās skolas, un viņa atsūtīja man no Anglijas tā grāmatu. Es būtu Guinness Book, iedomājies. Vakarā pēc tu vienkārši tu pats tā paskaties. Jauki. Nē, vēl labāk. Tu nāc meitenes pie mani ciemos. Pēc kluba, grāmatu Guinness Book. Tur vārā, kāpēc tu Guinness Book? Rekurī es būtu tāds flexojot, es būtu Guinness Book rekurī. Dievs. Okay. Es man liekas, flexoju ar šito. To somādas ir trakākā situācija, tu esi bijis ceļojumā, bet tev bija kaut kāda vēl trakākā situācija? Nē, zini kā, tur, kur ir cilvēki, tā bija laikam visbīstamākā. Es teiktu, visbīstamākā. Bet varbūt kaut ko, nezinu... bija tā, kad... Wales... Jā, bija tāda situācija, ka, piemēram, haizivs tā kā sit pa laivu, un tad ir tāds stresiņš bišķī. Tu nezini, kas kā. Bet vienkārši visa dzīvā radība no rīta, tā kā pēc saulēkta, uzlec saule, viņi meklē ēdienu. Pirms saulrieta viņi arī meklē ēdienu. Visa dzīvā radība. Pa nakti viņi nemeklē? Tagad negribās samelot, ka es te baigais spečuks tāds. Visu zinu, bet lielākā daļa nē. Lielākā daļa, man liekas, ka nē. Kā tu vari darīt, lai to viņi iet prom? Neko. Nē, zini, viena versija bija tāda, zini, kā futbolā ir tās lāpas, ko dedzina, ja? Mums bija tādas signāla lāpas, un tad tu vari apiet tā kā, apkārt laivai, jo no liesmas dzīvnieki baidās. Tas kaut kāds, tāds primal instinct, kaut kāds tāds, viņi baidās. Manā gadījumā es vienkārši airēju tur projām, un tur bija tā, ka viņi sita pa to laivu, un tā skaņa. Viņa sita, jo viņa tipa netiešām sita, vai Nē, viņa vienkārši ir tāda ziņkārīga. Viņa, kā iedomājas, viņa tā kā skatās laivu, kur laiva no apakšas. Un nav propellers, nav motors. Un viņai viņa nebīstās. Nav motors, tad viņa nebaidās.
Davai, padauzam. Viņi stipri sit. Jā. Es ideju arī, kā viņa deguna ļoti jutīgi. Tā tu vajag vienkārši iesit viņa par degunu. Varbūt, jā, es zinu, citreiz tas ir, bet manā gadījumā viņas nesita ar degunu, viņas ar asti. Un ar asti viņas sit tā, kad, zini, ja pa šīm durvīm, kas te ir, es iziet ārā un aiztaisīt durvis un ar ķieģeli no visa spēka mestu pa to durvīm, tā skaņa būtu tāda, kā viņa sit. Es tev saku, tas sajūta ir... Cik daudz reiz tu gandrīz nomīri? Tu domā? Nē, es jau neskaitu. Bet tas ir skaiti, protams, gandrīz nomīri. Okay. Cik daudz cilvēku tu pazīsti, kā bija tā situācija, kā... Jā, es vajag daudz nezinu. bet zini kā, man nepatīk tā kā sabaidīt vai tur sabiezināt krāsas. Tā bija bīstama situācija. Jā. Somālijā bija bīstama situācija. Tad bija bīstama situācija, kad man viens kuģis gandrīz vai uzbrauc virsū. Viņi tā kā mani redzēja. Tas bija pa dienas laiku. Viņi mani redzēja, es viņus redzēju. Un mēs par rāciju sazinājāmies. Un es viņam saku, man neko nevajag, jo viņi domāja, man vajag ēst vai ūdeni vai ko. Es saku, man neko nevajag, tikai distanci ieturiet un viss. Viņi turpina vienkārši braukt. Un viņi kā angliski saprata, bet turpina braukt un reāli pēdējā brīdī, tur bija kaut kādi 2 metri. Viņi ieslēdza to dzinēju atpakaļ gaitā un sāka tā kā uz atpakaļ braukt. Tas bija bīstami, jā. Tas bija bīstami. Man ir viena situācija, kā Arturs. Mēs bijām Brazīlijā. Jūs nomaldījāties mežā kaut kā? Arī mēs mežā tur. Mēs bijām pazudu. Tas pa īsti cilvēki domā, ka mēs telojam, bet mums bija pa īsti. Yeah. Mēs bijām favelas. Yeah. Un es tur biju kopā īpašnieki no favela. Yeah. Un tur ir viss automāts un tā. Yeah. Tu man chill. Man jau pieredzi tur. Yeah. Cilvēki automāts, un Arturs tur klusu sēž. Jā. Arturs tur sēž klusu, neko nesaka. Jā. Un īpašnieki man saka, kāpēc viņi neko nesaka? Varbūt viņi nav pieredzi tik daudz automāts, pistoli. Jā. Īpašnieki iedeva viņa pistoli, iedeva uz Arturs rokas. Lai viņi paņem rokas? Jā, lai viņi drošāk. Un Arturs pusstunda to pistoli. Ej, tu nos. Un klusu vietu sēž. Izskatās... Kurš reizē vai būtu policija vai helikopters, domā, ka viņa tā favela balsta. Tur sēž kārtību. Uztur kārtību. Paklusu. Un tad viss kārtībā. Viņš iedeva pistoli atpakaļ. To īpašnieki. Un Arturs pirmais jautājums. Filipi, kas būs ar manu fingerprints? Vai ne? Jo varbūt nākamajā dienā ar to ieroci. Tu domā, ka tā bija bīstama situācija Brazīlijā, Arturs, vai? Nē, es man liekas vairāk čiloju. Tu čiloji, jā? Bildi, pēc tam te pēdēšu bildi. Bet labi, es esmu satiku tik daudz cilvēku pasaulē. Esmu tādu cilvēku, ka es visu laiku ceļoju un satiku dažādi cilvēki, bet es domāju, ka ar tevi nevaru salīdzināt nevienu. Es domāju, tu ir tāda unikāla pieredze. Un varbūt tu vari ar mums padalīties kaut kādu padomu, vai kādu grūtību. Nezinu, kaut ko. Padomu. Kaut kādu padomu, ka tu vari mums pateikt, vai pateikt skatītāji, klausītāji, vai būtu kaut kā tā. Zini, kā tas, ja es tā kā pateikšu kādu padomu, tad uzreiz liksies, ka es domāju, ka es kaut ko zinu. es domāju, ja cilvēkiem varbūt tās citreiz tāda attieksme, varbūt tās vajag bišķī tā, reāli padomāt, cik atzūmēt sevi un pastīties no visuma uz planētu, ja tas tāds mazs punktiņš. Bet tāpat laikā mums katram varbūt tās, tā viena lieta, kas man palīdz parasti tādos ekspedīcijās, ja, ir, tā kā tu stāstīji, ka jūs tur pazaudējāties vai tur apmaldījāties vai vēl kaut kas. Tu tādā situācijā, ko tu vari raudāt, ja, tur panikot, bet no tā nekāds labums nebūs, vai meklēt kaut kādu risinājumu. Tad manā gadījumā tas ir tas moments tāds, ka es situācijā, kurā ir tādi apstākļi,
saprast, ka tu no tavas attieksmes baigi daudz kas atkarīgs. Ja tava attieksme būs, tad viss panikoja, viss slikti, tur neatradīs izēju. Un varbūt tā ir tā lieta, jo tas man ir bijis tāds pamats visām ekspedīcijām. Izvēlies savu attieksmi. Lai arī cik tas tā cheesy neizklausās, bet manā gadījumā tas ir strādājis. Un tad, kad ir tiešām tādas bīstams vai grūtas situācijas, vai tiešām liekas, ka visi, tad varbūt tās tiešām tā padomāt, ka, labi, kāds tad labums, ka es tagad stresošu, tur histērijā kaut ko tur plēsīšu traukus vai ko, tā mēģināt, nezinu, ieelpot 3 reizes, nomierināties un saprast, ka izēja vienmēr ir, tā. Jā. Bet baigi viegli tā pateikt. Jā, redz, zini kā, es iedomājies, tu brauc ar mašīnu, citreiz man arī tā saka, jā, tā jau nemazam nevar. Nevar, ka tu brauc pirmajā ātrumā, atpakaļ gaitā likt. Saplēsīs mašīnu, salūzīs. Nevar tā darīt. Jā, no sākuma jāieliek neitrālajā. Ja? Varbūt tas citiem palīdz to domāt, jo, nevar būt tā, ka tu jūties depresīvs, negatīvs, esi pozitīvs. Nevar tā. Okay, varbūt tās tiekam līdz neitrālēm. Ja? Pirmais līmenis tiekam līdz neitrālēm. Okay? Tagad, tas ir varbūt tas līmenis. Piemēram, tev bija kādreiz pistole vai ierosta uz tava galva? Nē. Jo, piemēram, man jau bija situācija tā, ka, kad es biju bērni arī, kad bija man pirmā reize, bet es atceros, kad es vienam pateikt, kāds man atnāca nozāgt un, pistoli manā galvā, es to darīšu, cilvēki visu laiku saka. Ja man būtu tā situācija, bet kad tu esi tā situācija, kad tu esi tur, un tu vari iebiko, ka tu vari darīt. Un tev bija tāda situācija, ka kāds tev? Jā. Man pirmā reize man bija 14 gadi. Wow. Cilvēki bija apsāka man telefonu. Wow. Manā rajonā tas bija. Dēļ telefonu vienkārši tev piedraudēja. Dēļ motociklu. Es atceros, ka es gaidu, es atceros, kā bija mana pirmā randiša. Pirmā randiša, es paņēmu manā pirmā mīlestība uz kino. Mēs tieši bija Justin Bieber premjera filma Nāks ārā. Man bija varbūt 14. Es gaidu pie viņa mājā tur uz priekšu. Un tur Džeka motorizāri bija. Motorizāri to negaidīju. Manā rajonā to negaidīju. Bet bija Džeka no citu rajona atnāca. Manā rajonā apsāka. Viņa viena aplīta, pēc tam atpakaļ. Viņš uzreiz. Ir telefonais, kā es pateikšu, gribēju papatīt kaut ko, viņš uzreiz paņēma. Ir uz manā galva. Wow. Man vispār tev nav, jo tu nav kā reaģēt. Tad es iedevu, es sāku raudāt. Es nezināju, ko darīt. Tāda cilvēki domā, kad es būšu to situāciju, to darīšu. Bet kā tu esi tāda situācija, ir ļoti grūti. Absolūti. Un zin kā, un es šeit tieši tā, es neesmu bijis tādā situācijā. Es neesmu bijis tādā. Tad, kad es tur izbraucu Somālijas krastā, tur bija tā, ka Džeki stāv ar tiem automātiem, ar tām patronām, viss nokārušies. Un es nezinu, tie ir tā kā labie vai sliktie, nezinu. Un ir bail. Bet tā, ka man kāds tēmētu sejā, ne, tā nav bijis. Kā šāks, kā ūdensvirs. Haizivs. Ūdensvirs. Haizivs iet pie lauva. Tu biji šī streso? Jā, absolūti. Bet, zin kā, tu streso un tu domā, ko darīt? Ok, airē projām. Es vienkārši tā kā mēģinu no tā apgabala tikt projām. Tu domā, kā iesiti viņu, tas ir sliktāk? Tur nekādas jēgas no tā nav. Tur viņai tu vispār neko... Viņai tu neko nevarētu padarīt. Viņa tik bija zāda tur. Es tā nevaru darīt, respektu. Man vienmēr respektēju cilvēku, kad arī lietas, ka nevar darīt nekāds zinu. Un šitais te nekāds. Šitais nē, jā. Katram jādara tas, kas labāk sanāk, jā. Es citreiz skatos, kā tev sanāk tusēt. ļoti labi māk darīt. Es tā nemāku. Bet negribēju arī? Nē, es kādreiz tusēju diezgan daudz, bet tad, kad man bija 27, tad es vairs izdomāju, ka es negribu alkoholu dzert. Es sāku trenēties tur ar skrituļslidām, un tad bija pirmais projekts, un tad viens pēc otra.
Un tad beigās tā domāju, man īstenībā nevajag, lai būtu jautri, lai man būtu kaut kāds tāds, noskaņojums, man nevajag galīgi. Es domāju, ka, ja mēs kādreiz ietu tusēt divi, tā nevarētu nemaz pateikt, ka es neesmu dzēris. Jā. Tu izturēsi kopā ar mani? Vecīt, man... Tev bija? Es izturētu, es no rīta vēl uz workoutu aizietu. Varbūt, es baigi. Jo tev no rīta būs bišķi sliktāk. Jo es vienkārši ūdeni dzertu, vai limonādi. Cilvēki domā pēc Instagram un kaut kā, ka es baigi tusētājs, bet es baigi nevaru izturēt tik daudz dzeri. Nekad es izmantoju narkotiku. Nekad nav tāda cilvēka. Es arī īstenībā, nē. Es nekad neesmu vispār pat pamēģinājis, jā. Cilvēki domā, ka es no Brazīlija. Jā. Paļbomu viņš izmantoja kokaini. Piemēram, manā rajonā tas ir 1 gramu, 1,50 eiro. Tā ir baigi viegli dabūt. Ko? Jā, manā rajonā ir baigi viegli. Un tu reizi visu laiku. Tad es saprotu, piemēram, varbūt tā bērniem tu neesi reizēji to, bet manā rajonā tu reizi, kad cilvēki pārdodu, tad baigi viegli, bet es nekad esmu izdarīju. Un es zinu, ka nepateikšu, ka es nekad darīšu, bet man gandrīz 6%, ka es nekad to izdarīšu. Bet ir kaut ko vēl, ka tu gribi darīt tavā dzīvē, vai ne? Tu esi visu izdarīju, ka tu esi. Man tikai 3,8. Nā, bet, piemēram, ir kaut ko, tipa, kaut kādu challenge, ka tu domā, ka tu... Nē, man ir daudz visādas idejas, jo tad, kad okeānā es esmu, man ir daudz laika padomāt. Jā, domāt. Es arī daudz audio grāmatas klausos, kad es esmu okeānā. Vienkārši airē, jo tu nevari filmu skatīties, tu nevari lasīt grāmatu, bet tu arī audio grāmatu klausīties. Un tad man arī visādas idejas ienāk prātā par visādām ekspedīcijām. Viss kaut ko, baigi daudz, viss kaut kas ir. Bet tāds tagad kaut ko baigi konkrēti nosaukt. Zinu, kā man parasti ir tā, ka es zinu, tagad būs šī ekspedīcija, tad es aizēju uz tiešo ēteru, pasaku, otrdien es lidoju uz turieni. Iepriekš tā baigi tur teikt, tāpēc, ka, ko tur? Tad, kad būs, tad tiešajā ēterā vai Instagramā, Board of Borders. Un tur arī viss jaunākā sērija. Tad paldies tev, kā atnāc. Labi, man ļoti prieks. Jā. Man ļoti prieks, ka tu esi šeit. Ceru, ka varbūt mēs varam nevis ar live, bet ka mēs varam kaut kādā piedzīvojumā vajadzētu. Varbūt uz Brazīliju, Amazonas tu varēja mani. Par to Amazonu man tā kā mazliet es raustos. Nē, būs labi. Būs labi, jā? Nē, tad ir jāmēģina. Nē, mēs varētu arī īstenībā te Latvijā kaut kādu izdomāt kaut ko. Zini, kā, lai tas ir tāda atvērta, būs ideja, tad arī... izdomās. Bet kaut ko neizdomā, kaut ko ar riteni visu Latviju braukāt. Kaut kādu... Tas jau nekas nav. Labi. Es nevaru no šeit līdz Grīzīkalns ar riteni. Nē, tādu uz 24 stundām. Ar riteni? Nē, es tikai kā piemēru. Viens piedzīvojums 24 stundas. Nā, šeit es varētu. Jā. Šeit es varētu kaut ko. Jā, izdomāsim kaut ko. Jā. Tā sarunājam. Labi, paldies tev. Labi, priekā. Tiekamies nākamā reize. Paldies visiem. Bučas. Welcome to the Felipe Gabriel Encounter. Šo podcastu piedāvā Tonybet.